Mēs sakām, ka mums ir divu veidu mērgradzeni, vai arī mēs izmantojam divu veidu mērgradzenus. Pastāstīšu no sākuma par pirmajiem, pēc tam pastāstīšu par otrajiem un arī atbildēšu starp citu uz jautājumiem, kas mums bija iesūtīti, vai arī kurus mums uzdot mūsu klienti. Pirmie, kurus mēs izmantojam, ir šādi. Visparastākie, iespējamākie mērgradzeni, viņiem nav iekšā komfortfit, ja, tad viņi ir iekšā taisni, ar taisnu profilu. Viņi ir šauri, ja, šeit ir kaut kādi pie 2 mm, ja, tad platums, faktiski mēs varam samērīt tikai aptuveni. Vēl vieni mērgradzeni, kas ir šādi, ja, tad ir platumi. Ir arī mērgradzeni, kurus mēs parādām tikšanās laikā tā, lai varētu noteikt krāsas. Faktiski, lai arī varētu parādīt kaut kādus profilus, paskatīties, kāds izskatās un tā kaut kā. Pirkstu izmērs mums nav konstants. No rīta kādam labāk izveda ūdeni organisms, tāpēc no rīta ir faktiski mazāk pirksti, kādam uz vakaru piepamst vairāk, varbūt ceļā piepamst vairāk, sēžot ilgu laiku. Ziema, vasara, starpsezonas, tad faktiski ir tā, ka šie visi parametri ir jāņem vērā, ko mēs arī darām un ņemam vērā un skatāmies un tā. Pirkstu forma. Ja, tad ir, mēs esam konstatējuši, ka ir vismaz trīs tādas izteiktas pirkstu formas ar izteiktu kauliņu. Ja, man faktiski būtu ar izteiktu kauliņu pirkstu forma. Burkāns, kur ir konusa, ja, tad faktiski sēžas vieta gradzenam ir tā, kur ir vislielākais, pirksts nekur īsti neķerās. Un tad ir, mēs saucam par cīsiņu vai sardavītēm, tur, kur gradzens der pēc izmēra, bet izskatās, ka viņš ir pārspiedis, ka ir tomēr drusciņi pa mazu. Katram veidam ir arī savi knifiņi, kā mēs mēram un skatāmies mērgradzenus, ja, un kādā veidā tad noskam tā, lai pēc iespējas tuvāk atrastu šo izmēru. Man bija interesants stāsts, starp citu, par šo. Mēs visiem laulību gradzeniem, kurus mēs taisam, izmantojam vai pielietojam komfortfit. Tad tas ir iekšējais radius vai arī izliekums, nopaļojums iekšpusē. Kādēļ mēs to darām? Pirmkārt, ir mazāks kontakts ar ādu, ja tad saskaras laukums ir mazāks. Otra lieta par to, ka novelkot vai uzvelkot vai novelkot šo gradzenu un arī velkot virsū šo gradzenu, faktiski ir tā, ka nesavāc šeit ādu, ja, un vieglāk nāk nost vai arī iet virsū. Bet par to stāstu man bija sakojuši, ka bija ienākošais zvans, kur meitene saka par to, ka jā, lūdzu, mēs gribētu uzzināt cenu tur tādiem un tādiem parametriem un tā, bet noteikti mums nevajag komfortfit. Kāpēc nevajag komfortfit? Tāpēc, ka liekas, ka nāk lejā tas gradzens un krīt nost un tā, un tā ir tā lielākā problēma. Ko es saku par to, ka, ja komfortfit mūsu pieredzē ir uztaisīts precīzi un pareizi, tad faktiski tam nevajadzētu tā būt un tā. Katram ir kaut kāds savs priekšstats. Tiesībā ļoti tās sajūtas var būt manīgas. Mums ir daudz dažādu stāstu, kur cilvēki saka par to, ka jā, man liekas, kad ir jāmazina, pēc nedēļas saka, ka viss ir super. Ir cilvēki, kas pasaka, ka viss ir super, bet tomēr pēc tam nāk un mazina šos izmērus. Tas ir tāds drīzāk pieredumi jautājums un arī kā jūtās, jo arī ar visu to, ka mēs varam ieteikt mērīšanas laikā kaut ko, kas jāņem vērā, ir vēl tāda lieta kā pašsajūta. Ja izvēlas no viedokļa, cik labi izskatās un cik labi cilvēks jūtās, tad laikam tomēr sajūtas ir tās prioritārās, ja, un es ļoti labprāt negribētu šajā brīdī spiest cilvēkiem par to, ka sajūtas neko nenozīmē, it īpaši rotām, kas ir ikdienas nēsāšanai, sajūtas nozīmē ļoti daudz. Vēl viena lieta, runājot par gradzenu izmēru, un tas ir tas, kas ietekmē, ir faktiski platumi. Jo lielāks platums, jo gradzenam ir jābūt šeit parādīšu, tātad jo lielāks platums, jo gradzenu izmērs būs lielāks. Jo mazāks platums vai šaurākie gradzeni, jo viņi būs mazāki, ja, vai nepieciešami būs mazāki un tā, lai nēsātājs justos pēc iespējas labāk. Ņemot šos visus parametrus kopā, protams, ka mēs varam uztaisīt līdzīga parametra gradzenus un tad likt koeficientus klāt, bet mēs tomēr esam izvēlējušies taisīt vēl vienu posmu mūsu ražošanas procesā un vēlreiz tiekamies ar mūsu
mūsu klientiem uz starpmērīšanu. Kas tad ir tā starpmērīšana, kādus gradzenus mēs mēram un tā tālāk. Pēc pasūtījuma noformēšanas mēs uztaisam gradzenus, kas jau ir īstajā izmērā. Izskatās šādi. Te jau ir iekšā Comfort Fit, te ir tuvs platums, ja, bet tie gradzeni vēl izskatās šādi. Ja, tā kā tikko piestiķēti. Tikko piestiķēts uzvalks. Tas, ko mēs esam pamanījuši, tad tie ir faktiski jau zeltā vai īstajā materiālā taisīti gradzeni, kurus piemēra klienti, bet viņi vēl ir mērgdzeni, tāpēc, ka piemērot īstajā platumā ar īsto šo Comfort Fit vai izliekumu, ja, noteiktā dienā, tad faktiski mēs varam pateikt, ka jā, dar vai nedara, vai drusciņi jāsamazina. Šodien man, piemēram, bija starpmērīšana, kur mēs gan cilvēki mērījuši bija paši, ja, bet bija tā, ka es pusotru izmēru samazināju gradzenu, ja, tikai tam dēļ, ka ir kaut kādi parametri, kurus neņēma vērā, un tad mēs atradām šo kompromisu. Īstais platums, īstais Comfort Fit izliekums un īstais materiāls ir tas, kas parāda šo atbilstību jau īstenībai. Tas ir viens. Otra lieta, kāpēc es tomēr tā esmu arī šīs starpmērīšanas, tāpēc, kad ir vairāki gadījumi, ka cilvēki izvēlas pēc paraugiem diezgan platus gradzenus, bet tiklīdz viņi saņem īstajā izmērā un īstajos parametros, viņi saka par to, ka bišķiņ pa platu ir, varbūt varētu tomēr uztaisīt drusciņ šaurāk šo te gradzenu, un tā ir vēl viena lieta, ko dod šī starpmērīšana. Protams, ka mēs arī brīdinām par to, ka nav šie jūsu gradzeni vēl gatavi, ja, bet tomēr tik un tā cilvēkiem ir grūti saprast, jo man ir grūti koriģēt izmērus, tad, kad viņš ir 100% gatavs šis te gradzens, vai arī to darīt ir sarežģītāk, un pēc tam viņu sakārtot ir drusciņ sarežģītāk nekā, ja mēs to atstājam kā sagatavi ar gatavu iekšpusi un sāniem. Ja? Tālūk. Tad mērgadzeni ir šādi, ja, kas nomēro diametru, šādi, kas parāda to platumu. Ir vēl arī profils, ja, kāds tad ir tas profils, varbūt šāds, varbūt ar nopaļojumu, ja, tā kā šeit krāsu profili kā tādi, tie visi ir mērgadzeni. Ar šiem te mērgadzeniem mēs nosakām platumu un diametru, izvēlamies krāsu, ja, un tad, kad jau faktiski ir pasūtījums, tad ir vēl viena mērīšana, tur, kur jau arī īstajiem gradzeniem, ja, kaut gan mēs to saucam, ka tie ir mērgadzeni, bet tie jau īstajā materiālā, īstajā izmērā, un ar īsto izliekumu, faktiski platumā un ar izliekumu, tad, kad var novērtēt, kā jūs jūtaties, un tad, kad mēs vēl varam piekoriģēt un dabūt, kad ir, dara precīzi, tā lai ir super. Vai par tiem ir jāmaksā atsevišķi? Ja viss notiek uz vietas Latvijā, tad faktiski par tiem nav jāmaksā, tas jau ir iekļauts cenā. Jūs saņemat jau īstos gradzenus īstā metālā uz mērīšanu, ja, un par tiem jau ir samaksāts. Tā. Ja, strādājot ar ārzemju klientiem, ir 2 gradzenu komplekti. Pirmais ir mērgadzenu komplekts, kur tad viņi uzvelk, atsūta mums video, lai mēs varam novērtēt, apskatīties. Tur speciāli arī saruna, kādā veidā tad mēs to nosakam. Arī speciāli mērījumi, tā lai mēs jau ar īstajiem gradzeniem ietrāpam. Tā. Parasti ir tā, ka tur mēs taisam šādus te gradzenus no sudraba, sūtam uz cilvēkiem. Ja tā sūtīšana atpakaļ neatmaksājas vai tā ir sarežģīta, tad mēs tos iekļaujam cenā. Par konsultāciju arī starp citu nav jāmaksā. Pēc vakardien laikam bija tikšanās, kur man jautāja, cik mēs esam parādā, ne cik par konsultāciju, jūs vienkārši pakonsultēties, lai jūs patiešām varētu izdarīt apzinātu izvēli un saprast, ar ko mēs atšķiramies no citiem piegādātājiem un kas ir tas, kādēļ ir vērts ar mums sadarboties. Ja? Ir 2 lietas par tiem mērgradzeniem, kas jau ir īstie gradzeni, lai varētu saprast patiešām precīzu izmēru pie noteikta platuma un iekšējā radiusa vai Comfort Fita. Lai var vēl, ja kāds no klientiem, bet parasti tās ir meitenes, kas saka, vai varētu tur kaut kā varbūt uztaisam no sākuma 5 mm, un ja būs pa platu, tad vai varēs bišķi pašķērēt nost, un jā, pašķērēt var.
Ja grib vēl platāku, tad gan ir jātaisa no jauna. Ja? Tā ir tā lieta, ko dod vēl jums kā klientiem šī starpmērīšana. Tātad diametrs, ja, cik precīzi tas dara, un arī platums, kāds izskatās. Diezgan bieži ir tā, ka pa pusmilimetru, dažreiz pat pa milimetru mēs koriģējam platumus. Kāpēc markradzeni izskatās nepavisam kā gatavi gradzeni, kā arī atbildē, bet tomēr vēlreiz pateikšu, jo lielāki un neapstrādāti vai biezāki tie ir, jo vienkāršāk man ir uztaisīt šīs korekcijas uz abām divām pusēm. Ceru, ka bija noderīgi. Tas Čau!